Jā, nesabīsties. Es nezinu, pēdējā laikā kaimiņiem aiz sienas kaut kā iet pagājuši. Tā kā jā. Labi, tad davai tiks vēl. Okay. Vakars pēc darba akal dzer. Mierīgs rīts, rīta vins, skats caur logu, viegls spins. Viņiem tikai viens glāsts, viens skatiens, bet vai tas bija paties? Vaigs pret vaigu, smaids pret smaidu. Pēkšņi kaimiņu dzīvoklī izdzied gaismu. Mums viss mierīgi, tikai aizdomas raizes, ka istabā aiz sienas kādam iet pa gaisu. Visi iet pa gaisa sienas dzīvokli ār, tikai bļauj un nesaka ne pušu plēst vārdu. Viņa nabaga ne švīķi pa vidējā kārta, tomēr vien drīd dārgi lietas pa logu ārā lido saklap uz leikam cepurs, pielādējam patrons, Karstants Šarloks un Čiekurs ir Vatsons. Skatāmies piesardzīgi tā, lai kaut ko atrod un lai īsto ļaundari varam atmaskot. Kurš no šo visu atšifrēt spēs? Ja toreiz mierīgi bijām, bet varbūt tie aiz sienas esam mēs, tikai citā dimensijā. Vaigs pret vaigu, smaids pret smaidu. Pēkšņi kaimiņu dzīvoklī izdzied gaismu. Mums viss mierīgi, tikai aizdomas raizes, ka istabā aiz sienas kādam iet pa gaisu. Viņam tikai viens glāsts, viens skatiens, bet vai tas bija paties? Pēkšņi kaimiņu dzīvoklī izdzied gaismu. Mums viss mierīgi, tikai aizdomas raizes, ka istabā aiz sienas kādam iet pa gaisu, bet vai tas bija paties? Iet pa gaisu. Jūs klausāties A11 Radio. Sveiki, dārgie klausītāji! Pulkstens ir 7. Es esmu DJ Guntis un mēs atgriežamies pie rubrikas Atvērtais mikrofons. Mums tagad numuriņš ir atvērts zvanītājiem un rakstītājiem. Jūs varat mums uzrakstīt uz WhatsApp pa numuru 11111111111111111. Lūk, arī mūsu pirmais zvanītājs. Sveiki, jūs pazvanījāt uz A11 radio. Kāds jūs vārds? Varis. Varis tāds diezgan eksotisks vārds. No kurienes jūs esat? Es no Ropažiem. Ropažs, es dzirdēju, ka tur ir diezgan silts šajā sezonā. Tātad, lūdzu, Vari, pirmais jautājums jums. Kādas ir jūsu domas par darbu? Es pēc soku fermā strādāju. Nepatīk, ka tu man tas darbs visu laiku sudi jāsčurē. Jā, man arī īstā nepatīk.